Un turpināsim ar mūsu nākošo runātāju Kristoferu Grūmu, kurš ir atnācis pie mums, atbraucis pie mums no Lielbritānijas. Kā jūs jūties pēc Brexit? Mēs to īsti nesaprotam. Vai es te nedaudz jokojos, jo mēs nevienmēr saprotam īsti Lielbritānijas situāciju. Mēs taču nerunāsim par Brexit. Ak, tad nē. Nu, tad runāsim par Building Smart. Nu, cik es varu pateikt, mēs esam pasaules daļa, un šī ir globāla lieta. Ne tikai Eiropas Savienības līmenī, bet mēs esam runāt arī par Āzijas un Amerikas notikumiem. Tāpēc tā ir daudz plašāka nozara. Lūksim jūs pie mikrofona tagad. Labrīt visiem! Es patiešām priecājos atrasties šeit. Un vispirms jau ļoti iedvesmojoši bija klasiskās mūzikas priekšnesums. Tas bija burvīgs priekšnesums un noskaņoja visus pozitīvā, uz pozitīvas nots. Pāris vārdos pastāstīšu, kas es esmu un ar ko es nodarbojos. Es absolūti neesmu būvniecības eksperts. Es sāku kā ekonomists, strādāju ar procesiem, ar elektroniskajām ierīcēm un automatizācijas procesiem. Un līdz ar to es varu ienest perspektīvu no citas nozares būvniecībā. Mani šokēja diezgan daudzas lietas, piemēram, būvniecības produktivitāte pēdējo 20 gadu laikos absolūti nav mainījusies. Tikmēr ražošanas produktivitāte ir mežonīgi attīstījusies. Pētot to, ar ko cilvēki nodarbojās būvlaukumā, tikai 30% no pavadītā laika bija produktīvi. 62% no darba bija nelietderīgi pavadīti. Mēs saskaramies ar kvalificētu darbspēku trūkumu. Un ir problēma sasniegt rezultātu un piegādāt labu produktu, jo nav kvalificēta darba spēka. Tā ir problēma visā pasaulē. Mēs pārvēršamies no būvlaukuma industrijas uz ražošanas industriju. Un tas ir konteksts, kādā es ienācu šajā nozarē, un par ko es arī runāšu šodien. Es runāšu par 3 svarīgiem jautājumiem. Kādēļ atvērtā koda universālie digitālie standarti ir svarīgi? Kādēļ Building Smart ir svarīgs atvērtajiem standartiem? Un kāpēc Latvijai vajadzētu iesaistīties? Vēl vieni statistiskie dati, ar kuriem es gribētu dalīties. Es veicu pētījumu pirms 20 gadiem par lietām, kuras nebija pareizas būvniecības jomā. Puse no tām, vesela puse, bija saistīta ar informācijas trūkumu vai nepareizas informācijas esamību. Informācija ir ārkārtīgi svarīga. Un ja mēs paskatāmies uz skaitļiem un produktīvajām darba stundām, jūs pamanīsiet, kādēļ lietas neiet tā, kā tam vajadzētu būt, un kādēļ cilvēki nespēja pilnvērtīgi darboties būvlaukumā, un kādēļ tie, kas ir strādājuši pirms manis, nav sasnieguši rezultātu. Tas viss dod izskaidrojumu. Informācija ir efektivitātes pamatā. Šīs ir tas brīdis, kurā BIM dod jaunu veidu, kā pārvaldīt informāciju un strādāt ar to. Paskatīsimies uz atvērtā koda standartiem.
Atvērtie standarti nav kaut kas tāds, ko var nopirkt. Tas ir uzskats, kas maina priekšstatu par visu nozari. Jūs nevarat nopirkt programmatūras paketi un vienkārši sākt strādāt. Tas nozīmē to, ka ir jāmainās pašai industrijai un cilvēkiem, kas tajā strādā. Notiek milzīgas transformācijas un pārmaiņas. Mans iepriekšējais direktors Lielbritānijā apgalvoja, ka tehnoloģija dod tikai 20% no darba. Cilvēki maina rezultātu par 40% un procesi maina arī par 40%. Mūsu klienti sagaida, ka mēs strādāsim labāk, un mūsu nozare ir graujoša pārmaiņu priekšā. Vai nu mēs šīm pārmaiņām sekosim, vai arī jūs tiksiet iznīcināti. Pārmaiņas ir neizbēgamas. Šo standartu ieguvums. Industriālā revolūcija tika balstīta uz standartiem. Standarti, kas, piemēram, attiecās uz skrūvju izmēriem. Ļoti pasaulīgas lietas. Standarti ir svarīgi informācijai būvniecībām. Tā palīdz samazināt laiku, neliederīgi izšķiestu un palīdz veikt paredzētos darbus. Mēs šajā jomā runājam paši par sevi, ko arhitekti dara, ko inženieri dara, ko celtnieki dara un ko dara piegādātāji. Taču patiesībā bizness ir par to, lai mūsu klienti padarītu darbu labāk. Ja mēs paskatāmies lidostu vai slimnīcu, piemēram, kā šīs struktūras strādā, ko mēs modelējam. Ja mēs šīm struktūrām uzliekam savu projektēšanu un dizainu virsū, tas kļūst ļoti svarīgs jautājums. Cilvēki, kuri ir pamatā, tie ir mūsu klienti, kuri šīs ēkas un infrastruktūru izmanto. Mums vajadzētu orientēties uz mūsu klientiem. Strādājot komandā, tas bija periods 2000. Gada sākumā Londonā. Es atceros, ka 2001. gadā mums bija vidusskolas direktors, kurš vēlējās jaunu skolas ēku. Uzdevums bija fokusēties uz ēkas dizainu, uz ēkas projektu. Direktors ieradās 9:30 pirmdien un īstumā pastāstīja, ko viņš sagaida no komandas. Mums bija liela cilvēku komanda, kura viņas idejas pēc tam īstenoja, un kurai bija jāīsteno šīs idejas līdz ceturtdienai. Pirmo reizi viņš teica, ka runājot ar būvniecības industrijā iesaistītajiem, viņš jutās kā vadošais elements, kā cilvēks, kuru uzklausa. Jo parasti ir tā, ka klienti nesaprot. Un tas ir brīdis, kurā BIM modelis ir ļoti noderīgs. Jo klienti sajūta, ka viņi tiek uzklausīti un viņi no tā var dabūt rezultātu, kas viņiem ir vajadzīgs. Ko mēs piedāvājam? Vispirms mēs piedāvājam atvērtus,
mašīnu lasāmus datus, ar kuriem var apmainīties. Tā ir akurāta, precīza informācija, jo kļūdaina informācija rada milzīgus zaudējumus būvniecībā. Ja informācija ir precīza un atjaunota, tas jau ir liels solis uz priekšu. Mums ir labi rādītāji, kas apstiprina, ka tas ir svarīgs faktors nozarē. Labi dati prasa atvērtus standartus, lai mēs varētu apmainīties ar informāciju starp dažādiem procesā iesaistītajiem partneriem. Ko dara Building Smart un kāpēc tas ir svarīgi? Building Smart palīdz gūt maksimālu labumu no būvniecības. Mēs būvējam ēkas, ceļus, skolas, viesnīcas, visu, ar ko industrija nodarbojās. Un mēs cenšamies veidot standartus. Mums ir nodaļas dažādās valstīs, un mūsu kvalitātes zīme ir atpazīstama. Mēs mēram mūsu sasniegumus, un labajā pusē jūs redzat šo diagrammu, kurā mēs esam definējuši vajadzību, mēs esam sākumā novietojuši lietotājus, kuri definē vajadzību un kuri ir tie, kas pēc tam šo risinājumu ievieš dzīvē. Mums ir divas programmas, tās, ko mēs saucam lietotāju programmām, kurā lietotāji pēc attiecīgiem standartiem definē savas vajadzības. Standarta programma jau ir viens veids, kādā mēs apkopojam informāciju un virzam to uz standartizētu procesu. Ja jūs ieklausties tajā, ko es saku, pirms būvēšanas, pati ideja ir diezgan vienkārša, kura jau gadiem tiek izmantota avioindustrijā, kur faktiski tiek būvēta mašīna un lidmašīna vispirms datorā. Pēc tam ir piloti izmēģinātāji, kuri izmēģina to pirmajā lidojumā, un mēs visi ceram, ka tas strādās. Un mēs strādājam pēc tā paša principa. Mēs vispirms izveidojam šo modeli datorā. Atšķirībā no citām organizācijām, Building Smart ir organizācija, kas darbojās no apakšas. Mums ir nodaļas visā pasaulē, un šie karogi pārstāv attiecīgās nodaļas. Kanāda un ASV ir Amerikas kontinenta puses pārstāvis. Mēs gatavojamies ieiet Dienvidamerikā. Āzijā mums ir Ķīna, Japāna, Koreja, Singapūra un Hongkonga kā partneri, un arī Indonēzija. And our population coverage is just having China gives us a quarter of the world's population. Un Ķīna pati kā tāda jau dod ceturdaļu no pasaules iedzīvotāju skaita, tā kā tas ir ļoti ievērojams faktors. Šī starptautiskā organizācija tika veidot no nodaļām. Tika apkopots problēmas vietējos tirgos un paceltas nākamā līmenī, kurā mēs definējām, kādi standarti ir nepieciešami un kuriem mēs izstrādājām standartus ar kopīgiem spēkiem ar dažādu valstu pārstāvjiem. Tas bija šis te kooperācijas, jeb sadarbības ieguvums. Right, so the chapters and international
nodaļas un starptautiskais mērogs. Mums ir ļoti plaši mērķi, un tas ir palielināt savu dalību, palielināt finansējumu un palielināt mūsu aktivitātes. Mēs to saucam par savas daļas palielināšanu. Mums ir interese attīstīties un izplatīties. Mēs sākām kā organizācija ar atsevišķām nodaļām. Mūsu organizācija ir bezpeļņas organizācija. Un nesen mēs devām iespēju cilvēkiem iestāties organizācijā atsevišķi kā pārstāvjiem. Un viņi var iemaksāt dalības maksu, kas nosted šo te nodaļas darbības izmaksas. Mūsu stratēģiskie dalībnieki, kas sniedz stratēģiskos konsultācijas pakalpojumus, ir firmas uzskaitītas šajā prezentācijā. Mums ir Nemetschek Group, mums ir pārstāvi no Saudarābijas, mums ir Lielbritānijas pārstāvi. Based in Germany, but also operate worldwide. We have Autodesk. Mums ir Autodesk, kur jūs visi noteikti zinat. Kā uzņēmējs mums ir Kajima korporācija no Japānas. Mūsu starptautiskie biedri ir Trimble, iCoBuilder. Un tad mums ir parastie dalībnieki, kur ir arī mūsu lietotāji, un tās ir valstu valdības un valstiskās organizācijas. Piemēram, Zviedrijas ceļu organizācija Šipols lidosta, par kuru jūs jau dzirdējāt. Viņi nodarbojās ar lidostas darbības organizēšanu. Mums ir Spānijas uzņēmums, kas darbojās ar valsts līmeņa objektu pārvaldīšanu. Mums ir pārklāta arī civilās inženierijas sfēra, kura ietver sevi arī autoceļus. Un tas ir Nīderlandē, kur nodarbojas arī ar dambju un aizpilstas būvēšanu, kas ir vitāli svarīga Nīderlandes prasība. Ir Vācijā bāzēta kompānija. Mēs veidojam šo te organizāciju un cilvēku grupu, kur varētu strādāt tālāk un pilnveidot standartus. Un šeit jūs redzat tos cilvēkus, kas sponsorē mūsu projektus. Redzam, te atkārtojas vienas tās pašas personas. Un vēl piedalās arī citas personas ar finansējumu un citām darbībām. Mums ir šeit Katenda, kas piedāvā mums datu bibliotēku. Visus es nepārskaitīšu, jo mums ir laika ierobežojums, bet piedalās daudzas apakšvienības, kas ar mums sadarbojas kopīgā darbā. Ir ļoti svarīgi saprast, ka šajā biznesā ir ļoti svarīgas labas saiknes. Šeit mēs redzam labu saikni ar ISO, starptautisko standartu organizāciju, kuras bāzes vieta ir Šveicē. Un arī ar CEN, Eiropas standarta organizācija, un OGC, kas ir atvērtais ģeotelpiskais konsorcijs, un kas strādā pie GIS standartiem. Un, protams, šie būvniecības standarti un GIS standarti ir ļoti cieši saistīti.
Protams, infrastruktūras darbos tas ir šausmīgi svarīgi, lai šīs saites labi darbotos. Un labajā pusē mēs redzam vēl vienu svarīgu aspektu mūsu darbības jomā. Un tās ir nacionālās un klientu programmas. Lielbritānijā mums ir Digital Build Britain, un mums ir EU BIM. Un tāda kā BIM sadaļa, kas sadarbojas ar valdību un mēģina panākt standartu pieņemšanu. Nīderlandē mums ir šeit minētā organizācija, Francijā arī Francijas valdība ir ieguldījusi 23 miljonus eiro 5 gadu programmā, lai ieviestu BIM Francijā. Tātad ļoti liela līdzekļi šādā projektā. Un šeit jūs varat redzēt tādu kādu piemēru, kā tas pat labam pasaulē notiek. Un šeit ir redzama mūsu struktūra. Mūsu apakšnodaļas tiek pārstāvētas mūsu starptautiskajā padomē. Tie ir tādi kā mūsu akcionāri, taču mums nav akciju, šī ir bezpaļņas organizācija, bet mums ir valde, kura vada mūsu darbību. Un viņi tiekas reizi gadā, un mums ir strateģiskā padome, un mums ir šī izpildu vadība, kas nodarbojas ar ikdienas organizācijas vadību. Un tad mums ir 3 tādas kā kodola programmas. Pirmkārt, lietotājs. Lietotājiem ir ļoti liela loma pašā procesa sākumā, nosakot, kurā jomā jāattīst standarti. Tad mums ir šī standartu programmas daļa, kur mēs nodrošinām standartu ieviešanu. Un nākamā programma, ko sauc par atbilstības programmu, un tā ir certifikācija, lai mūsu darbība notiktu atbilstoši prasībām. Un mums ir visas šīs darba plūsmas. Un ieskatoties dziļāk šajā schēmā, mēs varam novērot, ka šīs 3 programmas, precīzāk tieši lietotāja programma, ir saistīta ar problēmu identifikāciju. Mēs nosakām, kur ir šīs problēmu jomas, kura joma ir kļūdaina un kur ir jāuzlabo komunikācija. Un nosakām plānu standartizācijas procesam. Un tad mums ir šī saikne ar nozari, un šeit mēs sekmējam, lai standarti tiktu ieviesti arī programmatūras līmenī, un lai būtu šī savstarpējā atbilstība starp standartiem un programmatūru, un lai šī prasība izmantot šos standartus būtu pietiekoši izplatīta arī būvniecības nozarē. Standartu programma ir tāda kā problēmas risinoša daļa. Un vēlāk apskatīsimies šo standartu veidošanas procesu. Un atbilstības daļā notiek testēšana un pārbauda, vai mums ir droši un uzticami risinājumi. Un šeit ieskatīsimies nedaudz sīkāk, no kā sastāv šīs programmas. Lietotāja daļā mēs redzam, ka šī programma vēl attīstās. Sākumā šī lietotāja interese nebija tik liela. Mums pat labāk ir 2 galvenās apakšnodaļas. Viena ir no Francijas, to sauc BIM World. Un šeit ir apkopojušies daudzi BIM lietotāji. Viņiem ir saiknes arī ar Vāciju, taču pamata birojas ir Francijā. Un līdzīga apakšnodaļa ir ASV, ko sauc par BIM fórumu.
Un tā arī nesen ir pārveidojusies. Jo šī organizācija ir tiešām plaša un gan spēja atrast šīs problēmas, kā arī atrast cilvēkus, kuri spētu izprast vajadzības un būvniecības procesu pārveides un standartu procesu būtību. Un to visu apspriež šajā fórumā, kas ir tiešām liels pasākums, kā arī viņi rīko vairākus mazāka mēroga pasākumus. Un citas apakšnodaļas vēl veidojas. Un tas viss notiek šīs lietotāja programmas ietvaros. Aplūkojot standartu programmu, un šeit mēs runājam par telpām, nevis par komitejām, bet mēs ar nolūku nomainījām šo nosaukumu, apzīmējumu uz telpām, jo telpas ir vieta, kur jūs varat sanākt kopā un pārunāt savas problēmas ar citiem cilvēkiem no visas pasaules, no citiem uzņēmumiem. Tad mums ir šī būvniecības telpa, infrastruktūras telpa, kas it kā ir pārņēmusi visu organizāciju, jo infrastruktūras telpā norisinās daudz svarīgi jautājumi. Tad mums ir produktu telpa, kur mums ir datu vārnīca, par ko vēl runāsim, tehniskā telpa. Un šeit iet runa par tehniskā darba kvalitāti un informācijas kopīgošanu ar citām telpām, un lai šī informācija būtu konsekventa. Tad mums ir regulatīvā telpa. Šeit ir saistība ar valdības pasākumiem un celtniecības noteikumiem, kā arī drošības un veselības aizsardzības jautājumiem. Un ir divas jaunas telpas, kas tikko ir uzsāktas. Pirmā ir būvniecības telpa. Un šeit mēs apskatām, kādas problēmas tiek konstatētas būvnieku ikdienas darbā, kā arī lidostu telpa, kuru vada Skipo. Un šeit mums ir iekļautas 7 lielākās lidostas pasaulē, un arī šī telpa pat laban tikai sāk attīstīties. Un runājot par atbilstības programmu, mums jau labu laiku ir šī programmatūras certifikācijas sistēma. Tagad tā ir ļoti uzlabojusies pēdējo gadu laikā. Un mēs attīstām arī šo IFC certifikāciju. Un šeit mēs varam redzēt, ko programmatūra mums spēj sniegt un ko nespēja. Grasāmies palaist šo cilvēku programmu, kur mums ir nepieciešami konsekventi apraksti. Dažādās ar BIM saistītās aktivitātēs, lai šīs prasmes un pozīcijas būtu visās valstīs vienādas un konsekventas. Un runājot par procesiem un par datu modeļiem, arī šajā jomā mēs strādājam pie atbilstības jautājumiem. Standartu programmas. Mūsu nodaļas un mūsu dalība valstis un locekļi balso par svarīgiem jautājumiem, attīstot mūsu standartus. Mums ir 26 pasākumi šobrīd, kas ir aktīvi, un mūsu lietotāji ir identificējuši 26 jomas, kurās ir nepieciešami standarti, lai novērstu kļūdas. Un mums ir jau apstiprināti 10 galīgie standarti. Mums ir viens tehniskais ziņojums, kas jau ir apstiprināts. Mums ir izveidotas 7 iniciatīvas, kas ir šobrīd aktuālas. Un priekšlikuma stadijā atrodas 13 pasākumi standartu jomā. Un tad mums ir strateģiskās konsultācijas projekti. Un, ja standarti vēl nav pieņemti, taču vēl izstrādes stadijā,
tad tie tiek apspriesti un nepieciešami šie ieguldījumi, un viņi tiek vēl publicēti kā šīs specifikācijas. Un šis ir tas tā saucamais IFC ceļš, un arī Ķīnā mums ir dzelzceļa projekts šādā stadijā. Un vēl es gribēju minēt šo datu vārnīcu. Manuprāt, tā ir svarīgākā lieta, ko mēs kā organizācija varam piedāvāt. Tas ir pārsteidzoši, ka tik vienkārša lieta kā durvis vai logi dažādās valstīs var nozīmēt atšķirīgas lietas. Ja mums ir šī starptautiskā tirzniecība būvniecības nozarē, tad mums ir jāpārliecinās, lai tas, ko mēs saucam par durvīm, nozīmētu vienu un to pašu. Lai tas iekļautu šo arhitektūras risinājumu, jo tiešām ir pārsteidzoši, ka dažādās valstīs tas atšķiras. Mums ir ļoti liels šo komponentu skaits būvniecības nozarē, un mūsu plāns ir izstrādāt tādu kā datu vārnīcu, kurā katrs produkts tiek apzīmēts ar unikālu numuru, un tam ir apraksts, kuru var izmantot visās pasaules vietās. Ar tā palīdzību produktu ražotāji un šo bibliotēku nodrošinātāji varēs daudz labāk veikt savu darbu un veikt iegādes un iepirkumu dažādiem objektiem un produktiem daudz vienkāršākā veidā, sasaistot konkrēto izstrādājumu ar projektu, lai mēs varam izveidot tādu kā informācijas rezervuāru vai avotu, kurā mēs varam atrast nepieciešamās lietas. Tātad tas ir ļoti liels darbs, un tur nepieciešams atbalsts. Par šo slaidu es nerunāšu daudz, taču šeit ir parādīts, kā strādā šī platforma un kā viņam savietojas ar apakšdaļām. Šeit mēs redzam mūsu lielos ieguldītājus, Lielbritānija ar savu kopējo objektu platformu, tad Francija, jau minēja Franciju, kura iegulda ļoti daudz naudas, tur jāpateicas Francijas valdībai. Tas ir tiešām ļoti liels ieguvums mums, un arī citas personas piedalās šajā procesā. Tālāk mums ir objektu bibliotēka un datu vārnīca, un vēl citas personas, kuras iegūda arī savas privātās vārnīcas, kuras viņi vēlas pacelt starptautiskā līmenī. Mēs varam apkopot īsumā kopsavilkumus. Tātad brīva piekļuve datiem, izmaksu atgūšana, kuras pamatā ir maksas par datu augšupielādi un samaksu par klikšķiem. Un tas, ko mēs vēlamies panākt, ir atbalsts, investīcijas no valdībām, dažādiem īpašniekiem, tirgotājiem un produktu ražotājiem. Mums bija viens samits, un pirmais no šiem pasākumiem notika Āzijā. Un tur piedalījās 106 cilvēki, tas notika 175 cilvēki Dienvidkorejā, Čeju pilsētā. Un šeit jūs varat redzēt arī mani. Un šie dalībnieki bija sabraukuši no visas pasaules.
Un viņi tiešām uzskata, ka šī pieeja var mainīt visu nozari. Un, kā jau minēju, lidostu un būvniecības telpu jomu. Lidostu jomā ir savas problēmas, un arī ROPS ir iesaistīts šajā jomā. Viņi uzskata, ka Heathrow, Frankfurte un citas lidostas, ka tām droši vien ir vienādas problēmas, un tiešām tā ir. Un tādēļ ir tikai loģiski sadarboties un samazināt problēmu risināšanas izmaksas sadarbībā. Un to var darīt arī piegādes ķēdes optimizēšanas jomā, kā apakš uzņēmējiem bieži ir līdzīgas piegādes ķēdes problēmas. Arī no informācijas pieejamības skatu punkta. Un tādējādi viņi uzaicina cilvēkus no citām valstīm, lai palīdzētu risināt šīs problēmas. Kā jau es pieminēju, runājot par specifikāciju, Ķīnas dzelzceļu savienība, kā jau es teicu, Ķīna ir pārsteidzoša. Ķīnai bija 70 cilvēki, kuri strādāja pie dzelzceļa standartu izveidošanas būvniecībai. Viņi to paveica 2 gadu laikā. Mums rietumos parasti tas prasīt 5 līdz 7 gadu laiku. Viņiem ir cilvēki, viņiem ir zināšanas. Un viņi to iestrādāja Building Smart, savienojot ar citiem elementiem. To pašu var teikt par Koreju. Viņiem tas prasīja 5 gadus, taču viņi padarīja fantastisku darbu apjomu. Ko mēs gatavojamies darīt? Mēs paņemsim šīs specifikācijas un arī šīs AFC bridge daļas, kuras izstrādāja Francija, apkoposim kopīgos elementus, jo viņi vieni paši nav savstarpēji savienojumi šobrīd. Mēs izstrādāsim pie kopīgām definīcijām atsevišķos ietvaros, izstrādāsim specifiskās lietas, kā piemēram signāla elementus. Katras grupas ietvaros šīs specifiskās definīcijas. Pie Bridge projekta strādā vairākas valstis. Jūs redzat pārskaitītās valstis šeit, un mēs cenšamies sasniegt vairāk ar mazākiem līdzekļiem. Certifikācija, par ko jau es runāju, ir svarīga Latvijas līdzdalība standartu veidošanā. Jo vairāk cilvēki iesaistīsies, jo ātrāk mēs šos rezultātus sasniegsim. Pateikšu vēl vienu lietu pirms beidzu. Jūsu nozarē valdības līdzdalība ir ļoti svarīga. Vairākām valdībām piedaloties programmā, rezultāts sasniedzas ātrāk. Valdība dod lielus pasūtījumus būvniecības infrastruktūrai. Viņi regulē standartus, viņi regulē drošības un veselības standartus, un tas ir ļoti būtiski. Arī valdība investē ievērojams līdzekļus. Lietotāji var precizēt detaļu līmenī prasības, un klienti ir daļa no visas industrijas. Būvniecība nesākās ar arhitektu, būvniecība sākās ar klientu. Un mums ir vajadzīga cieša sadarbība starp klientu, lietotāju un valdību, lai varētu strādāt pie starptautiskajiem projektiem. Building Smart ir starptautiska internacionāla un bezpeļņas organizācija. Vēl viena lieta, ko gribētu pieminēt. Vairākas
mazu valstu apakšvienības ir izrādījušās visefektīvākās, piemēram, Norvēģija, Somija, un viņas ir atstājušas lielu ietekmi starptautiskā mērogā. Viņi cieši sadarbojas savā starpā, un ja mēs skatāmies uz lielajām valstīm kā Franciju, Lielbritāniju, Vāciju, šajās valstīs ir bijis daudz grūtāk cilvēkus apkopot vienā komandā. Esot mazākā komandā, jūs varat vieglāk sanākt kopā un iegūt maksimālo rezultātu. Paldies!